Zemapziņa ir ļoti mistisks, ļoti nesaprotams objekts, kas strādā pats no sevis. Uztaisīsim nelielu eksperimentu. Ielieciet komentārā plusiņu tie, kuriem pastāvīgi notiek tas, ko viņi visvairāk negrib vai no kā viņi baidās. Ieliec komentārā plusiņu. Tā vietā, lai tu saņemtu to, ko tu vēlies, tu saņem pretējo. Zemapziņa to pagriež tā, lai tas strādā otrādāk. Iedomāsimies zemapziņu kā mehānismu ar traucējumiem. Tur ir notikusi kaut kāda kļūme, kas izdod pretēju realitāti. Lai atgrieztu šo mehānismu atpakaļ veselīgā stāvoklī, ir jāatbrīvojas no visām kļūmēm, no visām nesaprotamām programmām, kuras vienkārši sagroza jūsu realitāti. Kad jūs no tām atbrīvojaties, tas sāk darboties pareizi. Un jūs saņemat to, ko jūs vēlaties. Un apējat to, ko jūs nevēlaties. Kamēr jūs zemapziņā ir programma, zemapziņa vienmēr to pildīs, jo tai ir tāda funkcija. Ja tur ir programma, ka nauda ir slikti, nauda ir bīstami, nauda ir jāpelna grūti, jums nauda nekad nebūs. Un patiesībā jūs pat varat nezināt, ka šī programma jums iekšā ir. Jūs varat domāt, ka es tā nedomāju. Ok, tu varbūt tā tagad nedomā, bet tur, tajā mehānismā, ir šī programma un izdod šo erroru. Lai kā tu censtos, tas strādās pēc šīm programmām. Priekš tā, lai šis mehānisms sāktu strādāt tā, kā jūs to gribat, ir vienkārši jāatbrīvojas, ir jānovāc šīs kļūmes. Kā to izdarīt? Tas arī ir pareizais jautājums. Spied uz linku manā profilā, piesakies bezmaksas konsultācijai, sazināsimies, un tu tiksi skaidrībā, kāpēc ar tevi notiek tas, kas ar tevi notiek.